Jaunās tūžas epizode. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Es gribu violetas banknotes, no Spānijas visas sievietes, ātrāk novelc apēnes, iekurs būs mums zemēnes, viņai galvā pienēnē, aiz striņiem krūms, lasu aven, jo būtā, tādu jobu. Čau! Sveiki, prieks tev redzēt beidzot. Nu, kā tev sauc? Man sauc pseidonīmu īstais vārds Erlands Deligo. Varbūt tas dzirdējuši kādreiz par mani. Mēs jau sākam ar Aliņu. Tas ir labs sākums. Padara cilvēkus laimīgus. To es daru ikdienā. Veidoju sapņus, kurus cilvēki nezināja, ka viņam tādi ir. Tad es viņus padara laimīgus. Paldies! Jā, lai savas paši. Kādas sapņus? Kādas sapņus? Jā, kāds strādā? Kādi ir tavs sapņus, Nikar? Būt populāram podcasteram? Populārs podkasters, jā? Jā. Tad uz to tosts. Paldies. Garšo labi. Populārs podkasters. Jā. Es paskatījos tos podkastus, jā, un es redzēju to, ka tā kā bieži vien sēdš tā te. Jā, jautājums. Telefonu, Jā, jautājums, kruķī. Nē, populārs podkasters, tas ir īstenībā Latvijā sasniedzams, tāpēc, ka tāpēc, kā es reklāmas daru ikdienā arī. Reklāmas pavisam vienkārši, tā kā, lai izceltos, tev jābūt unikālam, bet tu nevar aiziet pārāk tālu. Tas ir tā kā, lai nepazaudētu reputāciju. Pirms runāties par žīdiem, vai arī par, es nezinu, teikt vēl vārdu žīds pats par sevi. Tā varbūt būs problēma. Bet, kāda auditorija tev ir vajadzīga? Jaunieši, vecieši? Man omas skatās podcasts, un jau sakās. Jā, man omas skatās. Čaumi. Viņi neredzēs šo, nē. Viņi redzēs gan jau. Jā, viņi neredzēs lieliski. Un lielas podcasteris. Brāviens. Tas ir iespējams. Viņš jāposta kontents. Ko domā? Ko es domāju? Ko domā par to? Kā tu tagad uzsāki vēlreiz, es redzēju, ka tev bija podcasts vai tam līdzīgi. Man katru nedēļu iznāk podcasts. Kādu nedēļu podcasts? Ok, tad tas ir labi. Tas ir labāk. Jā, tas ritms ir ķipā. Vajag ritmu ietvēt. Pareizi. Tev taisnība. Tikai ritms. Kas ved mūs pie temata? Tava ikdiena. Man ikdiena. Tava ikdiena. Ja man varbūt kāds atpazīst no tiem tiktokiem, ko es agāk laiku, par tiem parunāsim bieži vēlāk. Ikdienā es principā taisu sapņus cilvēkiem, reklāmas un varbūt paspēlu video spēles. Tas ir viss. Varbūt ar daudziem ko padara un tam līdzīgi. Tev ir tā kā reklāmas kaut kāda aģentūra vai kaut kas tāds? Jā, kaut kas ļoti jauns biznes. Tas tāpēc, ka es mēģināju atrast reklāmas aģentūru, kas dara tieši tādas reklāmas, kādas gribētu, lai kāds dara. Kādas tu gribi tās reklāmas? Iedomājies, es zinu to dzērienu, enerģijas dzērienu Super Monkeys. Jā. Ok, tur bija kaut kāds TikTokā templates, kur tur vista ar gailu sēž uz jumta kūts, un tad no vistas iznāk ārā ola, viņi izdeja olu. Ķipa kapkatā tie template, jā. Un tad pēkšņi Super Monkey dzēriens iznāk ārā. Tā kā tu pievērs uzmanību tam, tu nesaproti, kas pie vēl notiek, bet tev tikko reklāmu iemet sajā. Tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas tāds, ko tu dari. Tas ir kaut kas tāds, ko es plānoju darīt. Šis vēl ir tikai sākuma stadijā. Sākuma stadijā. Jā, pastāsti, ko tu liki TikTokā, kāpēc tu beidzi likt TikTokā? Labi, tad tie, kur nezinu, es lieliku TikTokā video, kas tā kā veicināja, uzmanību es gribēju dabūt. Tas bija tas galvenais uzdevums tur. Es gribēju dabūt uzmanību, jo es biju diezgan vientuļš. Es rāvu kolokā mājās, viens pats dzīvoju pie sēņša, nepelnīju naudu. Man nebija ko darīt dzīvē. Es mēģināju pateikt labus joks, kas principā bija smieklīgs Snickerim un vēl pāris puikiem. Un tas arī viss. Meitenes nebija priecīgas, bet dabūju tādu popularitāti, kad cilvēki man sāka atpazīt uz ielām. Cik tu savāds sekotājs? Lielākajiem profilam jau es visu laiku tiku banots, mans konts tika visu laiku bloķēts. Cik bija lielāk? Lielākais bija 3,5 tūkstoši. Tas nav nekas liels, salīdzinoši to, ko es
varbūt varēja dabūt. Nezinu, kravels vai nezinu, kā snikers. Nezinu. Kāds tev bija lielākais, sakot, daudzums? 1000. 1000 arī normāli. 1000 ir tā kā respektējami. Es TikTok izdzēs, nelietoju TikTok. Viņš respektējams jaunies, nelietos TikTok. Vispār neko nelietoju. Neko, ne Instagram, neko. Instagrams man ir komunikācijai. Jā, sapratu, jā. Tikai komunikācijai. Tikai komunikācijai. Biznesmenis tikai. Jā, tikai. Labi, ok. Bet tie bija tikai joki, ko tu likt, man šeit tas bija kā vairāk kā dzīves pamācības, ko tu likt kā ieteikumu jauniešiem. Teiksim tā, mans humors, es viņu, zin kā dzīvē dažiem cilvēkiem ienāk iekšā labs joks, manē. Tev ienāk kaut kāds labs joks, kas tev liekas smieklīgi, un tu zini, ka tev tas patiks. Bet, kad tu pasaki visiem, neviens tev nesaprot. Jo tavam jokam ir izdomāts kaut kādi pakāpieni, kur neviens nav aizgājis tik tālu. Es principā taisīju joks, arī padomus, bet tādā veidā, ka cilvēki drīzāk neklausītos manī. Zini, kā iedomājies divi cilvēki, vai ne? Ir cilvēki, kurā tu klausies, un ir cilvēki, kurā tu neklausies. Un es speciāli darīju tādus jokus, nezinu, pateikt, tā kā, piemēram, jaunākais joks, ko es ieliku Instagram storijā. Tā kā vīrieši ir īstais, skaistais dzimums, tā kā, vai ne? Ja tev vajag make-up, lai izskatītos skaisti, tad tu esi neglīts bombas, normāli. Man patīk. Bet tā ir. Tā ir. Tā kā, ja tev vajag make-up, lai būtu skaistam, vai tu esi vispār skaists, loģika, bet tas aizskars cilvēkus. Tas aizskars cilvēks, kas liek make-up. Jā. Kas ir mūsu zināšanā pamatā viens dzimums. Neskaitot dažus populārus gejus mūsu Latvijā. Tu zināt. Tu nezināji? Man likās, snikers būs tāds, jā, sāks saukt sarakstu. Labi, anyways. Rinkevičs. Respekt, Rinkevičs. Man viss labāk. Normāls fujiks. Kāpēc pārstāv likt? Jā, vispār. Pirms es pateikšu, kāpēc pārstāv likt. Kāpēc sāk likt? Tu jau pastāstīji. Pastāstīji, kāpēc sāk likt. Es vienkārši devu kaut kādu padomus, jokus, bet tā, lai neviens man neuztver nopietni, bet reizē tie, kuri spēj redzēt caur jokiem, uztver. Es uzrakstīju grāmatu, vārdā Dilīgo Bībeli, jo mans ikdienas bija Dilīgo. Viņš uzrakstīja divas, ne? Arī meitenēm un džekiem. Meitenēm es uzrakstīju, bet beigās izdomāju nelaist ārā. Un arī izdzēs no pārdošanas, kā saka, parasto grāmatu. Kāpēc? Tas bija saistībā ar beigšanu. Bet, par to... Beigšanu kādā nozarē? TikTok beigšanu, jā. Nevis, jā. Anyways, turpinot. Bija arī uzsaicināts randiņu šovu. Bija vienai meitenei, kurai es palīdzēju ar ko padomu, kā dabū fujuku. Dabūju fujuku? Nedabūju viņu fujuku. Jo padoms ir tāds meitenēm. Pavisam vienkārši. Tur pat nevajag būt tik ļoti skaistai. Galvenais, ka esi tīra, tā kā fujuks, tā kā nomazgājis un viss. Un matas satais. Galvenais padoms ir būt mīļai meitenei. Ja fujuku, kuriem nepatīk mīļas meitenes, tad patīk mīļas meitenes. Vai labāk tu tādas agresīvas? Definē mīļas meitenes. Ok. Mierīgums vai ballītes meitene? Jo ir fujikam patīk ballīšu meitenes. Man nepatīk ballīšu meitenes. Tev nepatīk ballīšu meitenes. Tad, principā, snikers, kā daudz ir normāli, es domāju, vīrieši, viņam patīk mierīgs meitenes. Bet par to daudz nerunājot. Tāpēc, ka tas var aiziet garā tematā un podcastu kancelos. Kā tev patīk ballīšu meitenes vai mierīgās tās, kas netusā? Man patīk mierīgās, es dabūju savu mierīgu, man pilnībā pietiek. Es agrāk biju runājis par vairāku sieviešu dabūšanu, bet kad es saprotu, cik daudz darbus ir viena sieviete jau. Jā. Sākumā bija musulmanis? Jā. Mēģināju dabūt savu vairākas draudzenes. Tad es saprotu, ka tas ir liels darbs. Pavisam vienkārši atbildi. Tev varbūt tu vēl jauns, vēl svaigs, kārtīgs gurķis. Cik tev gadu bija? Es nedrīkst teikt. Fuikam gan jau 45. Dabūju savu 15. Okay. Labi, es nezinu, kā tev pieredze mēģinām, bet... Kad tu dabū vienu meiteni, kur vienkārši ļoti patīc, tu viņai ļoti patīc. Tad tu gribi vēl vienu meiteni? Jā, bet tad, kad tu sāc, saproti, lai dabūtu otru, tev vismaz jāpiena viens. Tu nevar uzsākt divus biznesus. Tu vari uzsākt divus biznesus, bet tev vajag sadalīt laiku. Tev vajag vienu biznesu kārtīgi uztaisīt, tā, lai tur mazāk fokusēties. Vajag, lai otrs biznesu sāktu augt arī. Saproti ideju? Divu biznesu.
Te būtu tikai 2 podcasts sākt reizē. Tev viens nestrādā, tu jau otru sāc jau. Get what I'm saying? Bet to pirmo aizvietoju trešo. Pirmā aiziet to trešo? What Nu, vajag tev pirmais sāk brukt nost. Jā. Tev otrais vēl iet. Nu, sāc vēl vienu jaunu. Nu jā, sapratu. Nu jā, tas ir tā kā... Tas ir... Ķēda, ķipa, aiziet. Bet varbūt vajadzēja tam pirmiem bišķiņi ielikt vairāk darbu. Bet, labi, nu, es nezinu. Anyways. Viņam pieredze nāks ar šo man arī. Nu Tev jā. nav? Tev nav, bļaļ. Karoč, ar meiteni aiziet uz gultu, tas ir darbs. Tas ir aizņem visu enerģiju, bro. Tas ir... Man jādzer enerģijas dzēriem pirms atnāks mājām, lai es izdarītu darbu kārtīgi. Un tagad tev būs jādara tas katru dienu, un tad tu piesakies otrai meitenei. Šausmas. Tas ir darbs. Meitenes. Kā tev šeit, ja tu būtu gejs, tev vajadzētu enerģijas dzērienu, tā kā dzert. Ja es būtu gejs, Jā. ja es būtu gejs, es gan jau nenodarbotos ar seksu, bet iet pielūgt Dievu. Lūdzu, lai man izārstē. Viss cien. Labi, anyways. Randiņu šovā bija uzaicināt palīdzēt vienai meitenei. Kā sauc randiņu šovu? Nākamā pietur mīlestība. Go TV3, Go 3 TV, TV3 Go, tur tajā aplikācijā. Tas ir tā kā Go3. latviešu Netflix TV3. Tur viņi to epizodu var redzēt. Viena epizode vai sezona? Viena epizode bija. Tur bija viena epizodē. Sadalīts ar 3 pāriem. Bet es tev saku godīgi, es tik daudz kontentu tur sataisīju, tik daudz satura, tik daudz izklaidi, ka viņi ielika mani vienu no 3 pāriem vienā epizodē. Bet stils tur bija. Nu, satikos ar vienu meiteni, man tajā laikā nebija tiesības, kamēr es braucu ar mašīnu. Es atnācu pie viņiem, pateicu, tu vari parādīt savas tiesības. Tāds, jā, es tikko pirms 2 nedēļām noliku, vienkārši aizmirsu uztaisīt dokumentu, un man ir pase līdzi, es viņiem parādīšu policistiem, ja nekas viņu apstādinās. Ja man policisti apstādinātu, visam šom būtu bijis dirsā par to. Es arī, ka man neapstādinās. Bet tev nebija tiesības, jā, un tu brauc. Man nebija tiesības, bet es braucu. Nu, bet tur bija vienkārši braukt. Viņi tev brauc priekšā savu busu kameras, vai ne, un tu vienkārši seko viņiem. Un tad tu runājies meiteni. Man bija grūti runāties, bet es kaut ko mēģinās runāties. Un beigās, karoči, mēs pavadām laiku, karoči, ko maizi uztaisam, tam līdzīgi baigi stilīgi latvieši. Anyways. Un te beigās bija jāpasaka, tā kā, vai tev viņi patīk. Ja tev viņi patīk, un tu viņai patīc, tad tu vari palikt viesnīcā ar viņu uz nakti. Nu, es, protams, kā godīgs cilvēks teikšu tagad, man vienkārši gribējās palikt viesnīcā. Tas, kas viņam notika, tas ir cita tēma, citai dienai. Nekas nenotika baigi. Mēs viens otru respektējuši pavadījām ar spilveniem starpā aizgulējām. Bet anyways, es negribēju viņu vispār. Es vienkārši gribēju palikt viesnīcā, jo man interesē, kas tur notiks. Un tur nekas nebija, tā bija lēta viesnīca. Bet paldies TV3 par iespēju. Tu man privāti kaut ko citu teici. Labi. Ok. Visi cienu dāmai, nerunās par viņas. Es teiktu vairāk cienu dāmas, es nestāstu, ko es darīju ar viņām. Agrāk es stāstīju, tas tāpēc, lai es dabūtu kaut kādu. Tu jau zini, TikToku. TikToks vispār ir atkarīgi. Nevis tikai lietošanā, bet kad tu veido. Jā, Es vienu dienu laiki viss. Jā, tas iedod tā atkarīgi. Tāpēc man šeit neveidoju daudz TikToks, jo, kad es izveidoju TikToku, es vienu dienu izveidoju kaut kādus 14 TikToks vienā dienā. Tas ir un katrs bija kaut kāds kontents. Un es tik veidoju, un līdz ko es ieslēdzu atpakaļ aplikāciju, un tur kaut kāds 100 laiki, tas ir tā kā kopējais labi sajūta. Kaut ko es būtu sasniedzis dzīvē. Bet sponsoru nebija, so kinda sūdīgi. Anyway, bet jā, tāpēc mēģināju nopelnīt savu plūli ar grāmatu. Grāmata bija laba, bet tagad es domāju, ka grāmata kādam bija ja tu gribēji to grāmatu, lasīt un iemācīties kaut ko no tā, tev vajadzēja tā kā būt open-minded. Jo viens fuiks, viņš domā, ka viņam bija jāsip meitenes. Es teicu, nē, tev nav jāsip meitenes, lai dabūtu meitenes. Es atceros tev priekal. Bet Jā, tev tā grāmata vēl pašam ir? Viņa ir digitālā formātā, kaut kur tur datorā man stāv paslēptajā Google Drive. Ko tu gribētu viņu redzēt? Es viņu gribētu izlasīt, jā. Nu, Es esmu gatavs nopirkt arī. Nē. Nē? Tagad tu man uzaicināji, es domāju, tev kā dāvana arī jāiedod viņu pa brīvu izlasīt. Labi.
Bet es teikšu tā, ja es viņu rakstītu šodien vēlreiz, es viņu gan jau citādāk uzrakstītu. Ko tu mainītu? Ko es tur mainītu? Gan jau es pirms aizsūtīšu, to visu izdarīju pāris nodaļas. Tur bija viss ielikts iekšā, tur bija viss no A līdz Z, kas ir attiecības. Arī tas, arī 18+. Es to vienu demo versiju, ko tu biji palaidis, vēl joprojām atceros, ka tu uzrakstīji ar to spilvenu, kas jādara. Vēl joprojām atceros. Man vienkārši nebija čils, bro. Es vienkārši rakstīju un skatījos, kas notiksies. Un, jā. Bet ļoti labi. Tāds grāmatas pietrūkst tā. Īpaši mūsdienās. Jā. Kad grāmatas tiek staigā tur. Nu, geji. Nezinu, ko darīt. Jā, runāja par gejiem. Praids, jā. Pagājuši gadu, jā. Nebija sanāk? Nē. Šis bija tas par praids. Es esmu bijis vairākiem praidiem. Kāpēc? Kāpēc? Pavadīt labu laiku tur. Piedaloties? Tu zini mani, kāds esmu. Es eju kaitināt cilvēkus mierīgi. Es viņam aizēju pateikt, ko jūs domā par Jēzu Kristu. Un viss, viņiem problēmas sāk rasties. Viņi sāk bļaut man virsū. Tas kristietis? Ko? Tas kristietis? Cik kristietis var būt? Ļoti grēcīgs kristietis, es teikšu, tad es esmu. Nē, es baznīcu baigi bieži. Vai vajadzētu? Jā, tas baznīca, tā būtu kristietis. Tici Dievam? Tici Dievam. Okay, A tu? Jā, es ticu Dievam. Bet es neesmu kristietis. Tu neesi kristietis? Tas pagāns. Pagāns. Tas ir tas gradzens. Paskaties to gradzenu, redzi? Tas ir pagāns gradzens. Tas ir pagāns gradzens. Namējs. Namējs? Namējs. Labi izskatās, tik un tā. Nē, skaties, man, ja mēs runājam par kristietību, mēs esam māti pašu pāri. Es saku godīgi, es esmu redzējis ateistus, pagānus un agnostiķus, kas ir daudz kristīgāki nekā kristieši. Kas ir agnostiķi? Kas tic augstākam spēkam, bet ne tieši konkrētam kādam. Mhm. Tas nav īsti pagāns, jo pagāns ir... Bez reliģijas, ķip. Teiksim tā, latvieši sauc par pagāniem, bet latviešiem bija savas vecticībnieki. Jā, tiem... Savi dievi, mildas un tom līdzīgi. Jā. Bet, es tiem prikliem ticu. Tu labi. man patīk tas, viss, ko es cenšos panākt ar cilvēkiem, ja runā par kristietību, tas, ka viņu sirdis ir tīras un viņi veicinātu uz labu uzvedību. Nevajag obligāti būt dievticīgam vai kristietim vai iet uz baznīcu. Galvenais, ka tu pats savā sirdī esi mierīgs un labs cilvēks. Sirdī. Nevis izdarīt kādam labu un gaidīt tagad atpakaļ, bet actually, kad tu iedod piecinieku bombu zem uz ielas, tad tu arī atdod to un viss, lai viņš tur paliek. Tas 5 eiro nekad nav bijis tavā kabatā. Tas viņam iedeva. Tu viņam iedevi, bet tu viss pateici, viss 5 eiro, viss nos. Tas aiziet uz kazino. Tiem ir 5 eiro, tu uzreiz atradies no viņiem. Tu vari spēlēt, cik tu gribi, bet tu atradies. Tikai tā tu vari tur nospēlēt un nepalikt atkarīgs. Instagram postos tu liki, ka tu uzvari no pītikam šķiet. Labi, pagaid, tā ir man haļava. Haļavas tas viss veiksmi kazino. Viss veiksmi. Es vienkārši aizgāju pareiziedienos, pareiziem aparātiem. Tev nepatīk kazino? Man tur nepatīk papist, tā kā jebkuram citam. Man tur patīk iet vienkārši, kā izkliecāties. Iedomājies, tu iekšā, tu vari pīpēt cigāru, saltu, cigareti iekšā. Un tad neviens neko neteiks. Vienīgā vieta. Es nezinu, kur vēl var pīpēt iekšā. Anyways, tad tu tev tur pienāk klāt, papraši kādu dzērienu vēl jūs gribat. Tu jūties kā luksus cilvēks, lai gan tev kontā ir 20 eiro tikai. Tu jūties baigi labi. Kazino. Tu mīli kazino, jā? Nē, man patīk tā vieta. Nevis es mīlu, bet man patīk. Instagramā, mīlu ir stiprs vārds. Instagramā tu teici mīlu. Labi, Es mīlu debesis, es mīlu visu. Protams, es mīlu visu, jā. Kazino, vislabākais. Žīdus arī mīlu. Anyways, praids. Vien gads man bija blonda mati, lai es iefiltrētos. Es izgāju ārā no skapja 1. jūnijā. Es teicu, ka esmu karstseksuāls. Skapis, kā tas geju bārs skapis? Nē, actually tā metafora skapis. Es izgāju ārā no skapja. Par skapi vēlāk runāsim. Man tur neielaida. Labi. Man tur neielaida. Es izskatījos pārāk heteroseksuāls. Viņi par to nelaiž iekšā? Viņi laiž iekšā, ja tu izskaties pietiekami pēc geju atbalstītāju.
Principā man bija tā melnā jaka, ko tu redzēji man zābaki. Virsū. Jā, tie zābaki tādi skinhead tādi. Jā, skinhead vibes, lai gan es neesmu ne tuvu skinheadam. Es aizgāju, saku, var nākt iekšā, viņš saka, tu nevari. Un es sācu, zinu ko, es labāk nemaisu. Apsargi geji? Viņiem patīk mieras apsargiem, man šeit viņi tikai mieru uzturēja. Jo, es godīgi saku, ja es būtu iedzēris un tur man gejs sāk pielaistīties, tu pārāk daudz, tā kā... Skaidrs. Es būtu diezgan, kā saka, draudzīgs, varbūt iedot pretī. Varbūt mēs aiziet uz labi, es jokojos. Anyways, labāk es tu neiešu. Bet kas notika Praidā? Praidā, nu. Es atpazinu, man bija fani, kas bija Praidā. Man bija geji fani. Nopietni. Viņiem bija karoks, un viņi teica, delīgo, un es tāds. Tie man fani. Es pavadīju labu laiku. Nākamais Praids. Kā tu pavadīji labu laiku tur? Kā, nu vienkārši skatījos, kā tur... zini, Bērmanas dārzā, vai ne? Tur ir liela skatu, vai ne? Jā. Un tur uzkāpj skatus kaut kāds transvestīts. Tipa vīrietis, kas sievies kā sieviete. Tieši tas vīrietis. Sieviete, kas sievies kā vīrietis, bet tieši vīrietis, kas sievies kā sieviete. Populārs? Ka viņam ir populārs. Okay, man šeit nobildējos viņu arī, lai dabūtu savu tipu klautu. Royce Rodgers. Varētu būt. Es neatceros. Man šķiet, ka tas ir tas. So viens no viņiem cilvēkiem foršiem, skaistiem dejoju. Ļoti, tā kā striptīs klubā dejot. Man šeit, tā tikai striptīs klubā var dejot. Tur bija blakus bērni? Tur bija pirmajās sēdvietās bērni. Tur pat kameras parādīja to. Tur viņiem bija kameras, tā kā Mežaparka mūzikas festivālā. Iezumos uz fujaku, kur viņš tur dejo ļoti rāda savu kājstarpi un, protams, apanīts virsū, protams, ir dirsu. Tverkot sāk. Ja tu nezini, kas ir tverkošana, tas ir paprasoja mazmeitai. Anyways, un pēc tam es redzu to ekrānu, kur arī viss parāds, tā kā tas viss pārslēdzas kamera uz 13-gadīgiem bērniem, kas priekšā vienkārši. Un es tāds, šeit Latvija nonākusi. Zini kā? Jā, pa šo karoju mūsu sēņš. Jā, tas bija tas, kas ir tur. Šogad, pagājušajā gadā bija maža, bija šitā te mājas, kaut kā viņi sauc to tur. Es neatceros to Instagram page, bet viņi ielika maršrutu, kuries tas Praids pagājušajā gadā. Un es uztaisīju Instagram storiju, protams, ļoti gudri taisīt Instagram storijas ar jokiem, it īpaši tādiem asiem jokiem, ka tev ir vārds uzvārds ielikts. Man tur bija vārds uzvārds ielikts. Ļoti gudri, es zinu, bet es ielieku storijā, to viņa postu šēroju, un es uzrakstu tekstu šādu. Ja kaut kur veči šeit ir maršruts, ja protestētāji nāks, mēs viņus varēsim uzspridzināt. Un es neuzrakstīju, tas ir joks. Un pēc 24 stundām man piezīmēja viens dienests, kurš atbild pa valsts drošību. Es īsti nevaru par to. Kā viņi atrada tavu storiju? Kāds reportoja, vai viņiem arī ir atslēgas vārdi. Ja tu runā par spridzināšanu, viņam uzreiz atsūtās tur uz viņu departamentu, paskatās, ko tur ir uzrakstījis. Tas ir normāli. Tas ir vienkārši priekš drošības. Kāds tur varbūt radikāls terorists actually tur jokojas par to storiju, viņu uzreiz aizsūt uz tāpatovo. Un, karoči, es aizēju tur, un tas cilvēks nevar saprast, viņš man prasa, pagaid, tu esi gejs? Es tas saku, nē. Bet kāpēc tad ir rakstīts, ka tu esi gejs un tu gribi protestēt, es uzpazinātu? Es saku, es neesmu gejs, tas ir joks. Viņš saka, bet ja tu neesi joks, tu ienīsti tavu GTP, tos tur Q. Es saku, nē, viņi respektē viņus. Ko es tajā brīdī teikšu, ka ienīsti viņus? Kad es varētu piecietumā pasēdēt. Un jā, viņš saka, absurds, kā tur būt heteroseksuāls, izlikties pa geju un jokoties par to, ka tu spridzināsi cilvēks, kas pretojas LGBTQ. Es nesaprotu. Es viņam saku, tāds ir tas humors mūsdienās. Viņš teica, es nesaprotu. Tie fujaki, viņi nesaprot. Viņiem joki nav, tie ir policisti. Viņiem joki mazi. Bet bija jautri. Tu kādu sūdu sanāca? Nā. Vienkārši uzvanīja, zvans. Es varēju arī neatnākt, un man nebūtu sūdu. Tātad tev bija sūdu? Nē. Ja es atnācu, jo es biju bišķi nobijies. Kur tu atnāci? Uz viņu dienestu. Okay. Viņu vietu. Kur atrodās tā viņa vieta? Vai tas tāds privāti? Tas ir centrā. Tas ir īstenībā kāds 10-15 minūšu gājiens no šejienes. Okay. Jā, diezgan netālu. Un
Nu, un es atnācu, lai gan es varēju arī neatnākt. Man nekas nenotika slikts. Izņemot, ja viņiem būtu tā kā, nu, probable cause, ja mani apcietināts, tad viņi varētu mani apcietināt. Bet tā idejas, ka viņi neko nevarēja man izdarīt. So, jā. Un arī nekas nenotika Praidā. Labi, ka nekas nav sprāga. Labi. Šogad Praidā ko darīsim? Man Praids katru dienu ir skolā. Es kaut ko dzirdējis par to, ka, ķipā, zini, parazīti ķermenī tavējā, vai ne? Viņi arī nokļūst smadzenēs. Un es izlasīju kaut kur, ka tu ivermektīnu var paņemt, tas ir attārpotais zirgu. Un var izārstēt savu gejismu. Actually, es to izlasīju, es domāju. Es mēģināju? Nu, es neesmu gejs bijis. varbūt pamēģināšu kādreiz. Dažreiz jūtos bišķi gejiski, bet, nu, kurš nejūtas kādreiz ik pa laikam. Nu, ne tagad snikar viss kārtībā. Varbūt piekdienas vakarā uz skāpā aiziet. Satikt vienu jaunieti. Es neminēju dzimumu, tā var būt sieviete. Jauniete. Labi. Okay. Anyways, off topic. Bet tu kaut kādas intervijas neņēmi tajā varmanītī? Tev nebija kaut kāda pauze, kad viņam intervijas kaut kādiem? Blē, varbūt bija. Es atceros, bija kaut kāds vidīgs vai bildi tavā storijā, kaut kad tieši tad Praida laikā, kad tu kaut kāds tur gejs runāji vai kaut ko tādu. Jā, es runāju. Geji United, ķipā, Diligo, kaut kas tur. Jā, nē. Es vienkārši, ja es kaut ko sludināju savu seksualitāti, kas ir karseksuāls. Ko tas nozīmē? Karseksuāls? Nu, es jau iznācu 2022. gadā. Iznācu no Skāpja kā karseksuāls. Karseksuāls nozīmē, ka esi cilvēks, kas ir ļoti, kā saka, ļoti attracted, ļoti pievilināts no pilngadīga vecuma 18 līdz 22 gadu vecuma sievietēm. Seksīgām. Nevis parastām, jebkurai, bet seksīgām. Tas nav tā kā... Cik tev gadi tad ir? Man 24. Okay. Latvijas par atļautais vecums ir no 16. Kāpēc tu zini? Bija jāpaskat pāris dokumenti, pirms gāja iekšā dzīvokli vienā. Mīlu Latviju. Latvijas skaista valsts. Okay. Tu neesi nekad gājis iekšā, tā kā pirms gājis iekšā vienā dzīvoklī pie vienas dāmas, paskaties vēlreiz legālo vecumu? Nē. Tev daudz ko vēl piedzīvot. Labi. Cik tev bija gadi? Tagad? Nē, kad tu gāji dzīvoklī. Kad es gāju dzīvoklī, kurā no visām reizēm? Kad tu skaties legālo vecumu. Kura sieviete, ko esmu pārgulējis, ir bijusi legāli atļauta pārgulēt ar mani. Man bija vienreiz 16 gadi. Es pārgulēju meitini, kurai bija 18. Bet es nevienu brīdi nejūtos, ka es pārkāpu likumu. Bet, skaties, kāds tas prikols. Ja tu nodarbojies ar seksu ar 18-gadīgu meiteni. Nē, mainīsim tematas tefik. Ja tu esi sieviete un nodarbojies ar seksu ar, pieņemsim, tev ir 25 gadi. Nodarbojies ar seksu, kuram ir 19 gadu fujiks. Ja viņš pasaka, ka viņam pēkšņi nepatika tas, tad tu viņu izvaroji. Bija tas fujiks, ar ko nodarbojas ar seksu. Ir pieņemsim 17, 16 gadi, kas legāli, ja viņš pēkšņi pasaka, ka viņam nepatika, tad tā nav tikai izvarošana, tā ir pedofīlija uzreiz. Saprot? So tehniski pat, ja tu zini, ka tie likumi ir... Bet kā sievietei izvarot džeku? Kā izvarot džeku? Jā. Nu, kā sievietei pavisam vienkārši saslēgt viņu, iedot viegru un viss, vai ne? Saslēdz viņu pie gultas, kā viņš nevar aizmukt prom, iedod viņam viegru iebro, viņa daļķis stāvēs. Pareizi. Meitenes, mācieties. Miega zāles vispirms iešmori viņam, tā viņa pieslēdz pie gultas. Tā, ka viņš pamodas, iedod viegru. Viņš viss tavs. Tev patīk Robertiņš no basketbola komandas?
tā tu viņu dabūsi uz visu mūžu. Tu pēc pieredzes vai kā? Tev tas atgadījies. Nekomentēšu. Žīdi. Vienkārši Ebreji. off-topic, žīdi. Tas ir jauns topiks. Es nezinu. Kam tu maksā nodokļus? Diemžēl Kam tu maksā nodokļus? valstī. Un kam valsts maksā nodokļus? Šis puikas man patīk. Kam valsts maksā nodokļus? Ukrainai? Tagad jau Izraēlai arī. Jāpalīdz viņiem apturoties no pāris simtiem palestīniešiem. Bet man godīgi sakot, starp to konfliktu pašam ir vienalga. Pilnīgi pajabēt. Ap divi nepatīk. Jo palestīnieši Hamas ir musulmaņi un tie ir žīdi un ebreji. Abiem diviem nepatīk kristieši. Jā. Kāpēc Tā mēs kā- viņus atbalstam? Musulmaņi nāk uz Eiropu, nogalina visus. Jā. Labi, es jokais. Bet tā ir. Nu, tā labi. ir. Tā ir. Ok, izglītošanas sesija. Taharuš. Iegūlē, kas ir taharuš. Tas ir tradīcija viņiem, rituāls. Kā tipa izvarot sievietes. Dziedošs aplis Musulmaņiem? musulmaņiem. Ne jau visiem, tiem agresīviem, radikāļiem. Es to saku, tāpēc, ka lai neviens... Ir divās daļās, jā. Viņi divi tur, jā, sunīti un šīti, jā, laikam. Un, karoč, ir tādi radikāļi, kuriem ir, tipa, taharuši strādā tā. Ir ziņas par to Vācijā. Vāciet viena staigā, jaungads tuvojas, vai ne? Viņi iet uz savu no darba uz mājām, lai nosniegtu jaungadu. Kaut kādā doma tipa laukuma veidā, vietā viņi tur redz tur pūles ar musulmaņiem dzied un priecājas. Nu, ko tu vari jaungadā domāt? Nu, viņi dzied un priecājas vienkārši, ne? Jo jaunais gads tas ir. Nu, viņi pēkšņi aplens, dzied un priecājas, viņi vēl, protams, nesaprot un viss, nu, tur 20 fujeki pret vienu dāmu un viss. Viens tur muti, 3 tur ķermeni, viens dara darbu. Pārējie visi dzied, ja kaut ko vispār dzird no tās bļaušanas viņas. Un tas notiek, tas ir viņa taharušs, iegooglēt to vecais. Tas ir vienkārši, tas ir vairākas gadus pēc kāds noticis. Cultural enrichers, kultūras bagātinātāji. Es nezinu, ko iemācīties no tā, bet tas ir noticis un tas notiek tāpatās. Viņi neuzskata mūs par tie radikāļi. Es nesaku visu musulmaņu. Tie radikāļi, viņi neuzskata mūs par cilvēkiem. Viņi uzskata mūs par sūdiem. To pašu arī domā ebreji par mums. Jā. Ne visi. Ir arī labi. Tāpēc arī kristieši. Ir daži kristieši, kuri ir kuku. Kurš bija labi kuku kristieši? Oi, pa viņiem ir visādas tās dokumentāls filmas. Zinties kultus, kuri tipa uztais pašnāvību. Amerikā tipa kaut kādu kultu, kur tu dieva gaidīšanu un viņi uztais pašnāvību veselu mājā. Nē, es dzirdēju. Es tikai esmu kaut kādu sātanistu rituālu. Sātanisti, jā, bet ir arī bijuši tie kristiešu kulti, kur viņi tipa gaida kaut kādu atnākšanu, datumu, un tad viņi, kā saka, uztais pašnāvību, tipa gaidot, iedzera kaut kādu indi, un tad nogūst kultā. Vairāk daudz tādu pašnāvniecis ir to. Charles Manson, es dzirdēju? Nē. Fujiks nav izglītos. Tev būtu jāzina. Labi, Charles Manson, fujiks, kuram bija kults, kur vienkārši man šķiet slepkoja cilvēks vienkārši un apzag viņus. Tas ir viss, jā. Viņš bija kristietis. Par to es šaubos. Bet daži no tiem kultiem bija savu veidu kristieši. Zini, ka tu esi dzīvo savā burbulī, tu dažreiz aizmirsti, ka tu esi burbulī. Anyways, par tālu aizgājām, bišķi atvērām acis 200 cilvēkiem. Es, protams, neienīstu nevienu rasi, es vienkārši ienīstu dažas tradīcijas. Piemēram? Nezinu. Tradīcija Indijā. Ja vīrs sievai nomirst, tad sievai ir sevi jādedzina obligāti. Indijā kaut kāda tradīcija. Gan jau iegooglēs redzēs. Tur nav tad an Indian gentleman's samples a local delicacy. Kā tev patīk? Local delicacy. Atsūt man šito. Sielikšu šo kontekstam. Tā ir tradīcija, ko tu ienīsti? Nu, es neesmu tas, kurš to darītu. Bet es viņiem tā kā reliģijā teicu, ka tas ir govs sūds. Jā. Nu, Viņi govs pielūdz svētais, tā kā, nezinu, tur... Labi, latvieši arī darīšu to pašu Milda. govīm. Latvieši arī darīšu to pašu govīm. Tu zini šito te, tipā, kas bija govs sūda, kaut kāds ekstrata esence, kaut kāda maziņš sūdiņš, ielēja to govs pienā, kaut kāds veselības uzlabojums. Paprasa vai vecmamai zinās 100%.
kaut kas... Es esmu dzirdējis kaut Jā, ko jā, tādu, jā. jā. Bet ne jau karotēm. Pusdienas. Local delicacy. Anyways, es domāju, tāpēc arī laikam Eiropieši visus kultūras, kā saka, kolonizēja. Zin kā, viņi cīnījās tik ļoti par savu neatkarību šīs visas kolonijas, lai varētu ēst uz govs sūdus un izvarot sievietes vai nodedzināt sievietes. Katrs cīnās par savām tiesībām, zin kā, un sievietes tur tik dzīvo un priecājas par to. Un neviens vīrietis, zin kā, ja tev visi apkārt, pieņemsim, pīpētu saltus visu laiku, un tev nebūtu pieejas internetam, tu ar laiku sāk pīpēt saltus. Jā. Tas ir liela pūļa instinkts, tā kā, ja visi ēd govs sūdus, es arī ēdīšu. Okay. Es gribēju tev iedot dāvaniņu. Divi dāvanas. Divas. Labi, viena dāvana. Vienu. Ko dāvanas tad tikai parādīšu? Okay. Tā Eku tev svecis. Saldējums. Paldies. Es nezinu, vai tev patīk svecis. Man patīk svecis, man ir daudz svecis dzīvoklī. Varbūt man nepatiks, bet vai mammai patiks. Izpatīk mamam jau. Un tas otrs. Šis ir blurošana. Tu zini, tu vairs neesi tik kā, ne? Nē, es neesmu. Labi, šo blurot varēs? Jā. Ok. Šis te. Ok. Šis te. Tas, ar ko es ģērbjos. Tik kā? Tik kā. Ļoti reti izliek video, bet izliek dažreiz. Par ko ir te video? Totālākais degenerāts TikToks. Tā kā kaut jokas, tā kā tikai ar masku jāliek viņus. Tā kā tu anonīmi tikai viņus var. Jā.